Labdien, kolēģi, un es ļoti priecājos šodien ar jums sarunāties par ļoti sarežģītu un vienlaicīgi ļoti aizraujošu tematu, un tajā brīdī, kad man tika piespēlēta bumbiņa domāt un sagatavoties tam, ko es šodien teikšu, es nodomāju, ka pirmā analoģija man bija, kā domāt par pieejām zināšanām un metodiskiem materiāliem Eiropas tēmu integrēšanai mācību procesā, kā IKEA mēbeļu salikšanai. Process ir ļoti aizraujošs. Nevienmēr rezultāts ir veiksmīgs, bet būtiskākais ir tas, ka ar katru mēģinājumu mēs kļūstam labāki, mēs kļūstam prasmīgāki un arī profesionālāki. Atklāt savu runājamo vēlētos ar pagājušā gada pieredzi. Man bija prieks pagājušajā mācību gadā kādā skolā izsākt skolēnu pašpārvaldi, kur mēs organizējām tiešas, aizklātas un proporcionālas vēlēšanas. Un mēs piedāvājam iespēju arī pedagogiem piedalīties. Un kāds kolēģis, kurš, kā viņš pats minēja, bija ļoti priecīgs strādāt Latvijā, jo viņa dzimtene bija Krievija. Viņš atzīmēja, ka šķiet, ka šīs bija viņam pirmās un vienīgās līdz šim viņa dzīves pieredzē vēlēšanas, kuras tiešām bija tiešas, demokrātiskas un tādas, kurās viņš vēlējās piedalīties un kuru rezultāts, kā viņš atzīmēja, jau nebija paredzams. Lūk, jā, tad līdz ar to uz šādas nots es gribētu sākt ar to, ka es aicinātu jūs iedomāties Eiropas Savienību kā mozaīku, kuras katrs gabaliņš ir citā krāsā atspoguļoja cilvēku kopienu un dalību valstu unikalitāti. Un tāpat kā amatnieki arī mēs iepinām Eiropas tematiku, veidojot bagātīgu zināšanu un prasmju mozaīku. Vēstures, geogrāfijas, valodu un politikas mozaīku, tāpat arī visos citos mācību priekšmetos mēs to veidojam kopā ar skolēniem. Un kopā ir atslēga vārds, kas mums ir ļoti būtisks, jo tā ir labākā recepte starpdisciplinārai apgaismībai. Esmu šajā slaidā iekļāvis ideju par Eiropu. Tātad mums katram tā ir sava. Katram unikāla tā, kas sakņojas dzimtas pieredzē, personīgajā pieredzē un tā attiecas pret priekšstatiem, uzskatiem un izpratni, kas individiem vai grupām ir attiecībā pret Eiropu. Un šīs idejas ietver veidu, kā mēs no dažādām vidēm, kultūrām un reģioniem uztveram Eiropu kā mūsu kopīgās mājas. Un, kolēģi, šo mēs varam tikai mainīt, bet mūsu īstais darbarīgs ir Eiropas ideja. Eiropas ideja ir pamatprincipi, vērtības un mērķi, ko iemieso Eiropa kā kolektīva vienība un Eiropas Savienība kā organizācija. Tā ir demokrātijas, cilvēktiesību, tiesiskuma, solidaritātes, sadarbības, kultūras daudzveidības mozaīka, kas dabīgi tiecās pēc miera un labklājības. Un Eiropas ideja atspoguļo Eiropas Savienības un tās dalībvalstu kopīgos centienus. Tātad mēs darām kopā, mēs mācāmies no procesa, un mums ir skaidrs mērķis veicināt vienotību, integrāciju un pārvaldību, kā arī kalpot par stabilitātes un tādu bāku, kas strauji mainīgajā pasaulē var būt kā tāds drošs pieturas punkts. Un, mīļie kolēģi, šis ir mūsu darba lauks. Mēs strādājam ar Eiropas idejas, un ja mēs tagad būtu tirdzniecības jomā strādājoši pārdošanu, mūsu uzdevums ir pārdot. Līdz ar to mums ir jāņem talkā ļoti daudz un dažādi rīki, kas ietver gan mūsu profesionālos muskuļus no vienas puses, no otras puses mūsu zināšanas un arī visas iespējas, kuras piedāvā Eiropa. Domājot par Eiropas tematikas integrāciju, es bieži vien dzirdu dažādus un neskaitāmus iemeslus, kādēļ Eiropas tematiku nav iespējams iekļaut ikdienas mācīšanās procesā. Un tā filozofiskā bāze, ietvers, ir lūk Eiropas idejas attīstības sabiedrībā. Tātad kopienā, kā nu mēs varam mainīt kopienas viedokli, kā nu mēs varam ietekmēt to, ko saka viens, otrs vai trešais cilvēks. Bet kas ir ļoti būtiski, būtiski tas, ka mēs kopīgi ar izglītojamajiem, ņemot vērā viņu pieredzi skolā, formējam, veidojam un attīstām viņu izpratni par to, kāda ir Eiropa. Mēs to darām kopā. Un, kolēģi, es atkal un atkal manas šīs dienas iespējas laikā uzsvēršu mēs, un šeit tie mēs ir dažādos līmeņos. Mēs kopienā, mēs skolā, mēs mūsu kultūra telpā, es kā daļa no mēs, tālāk sabiedrībā, kopīgajā vēstures izpratnē, ekonomikā, politikā un pasaulē kopumā. Un tālāk izsakoties tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam iedot katram mūsu izglītojamajam, katram bērnam tādu unikālu VIP caurlaidi.
laika mašīnā, lai izprastu Eiropas idejas aizsākumus un turpinātu gudri veidot Eiropu savām rokām un prātiem, īpaši ņemot vērā aktuālo ģeopolitisko situāciju. Parunāsim par statistiku. Statistika ir ļoti interesanta, no otras puses visnotaļ biedējoša un vienlaicīgi arī var radīt bažas. Un jāatzīst tik reiz, kad kāda starptautiskā organizācija nāk klajā ar kādiem pētījumu rezultātiem un ir zināmas bažas par to, kurā vietā mēs atrodamies. Tad šeit esmu apkopojis 6 būtiskākos indeksus, kas būtu saistāmi ar brīvībām, demokrātiju un pilsonisko sabiedrību. Proti par to, par ko mums katram ir jāsarunājas. Es domāju, ka katrs skolotājs ir valodas skolotājs, taču šeit ir tieši tāpat. Katrs skolotājs ir tas, kura atbildība ir runāt, stāstīt un pārliecināt un būt daļai no tā, ko mēs saprotam par Eiropas kustību, brīvību un atbildību. Un šeit, kolēģi, es domāju, ka mūsu uzdevums ir vien atrotīt piedurknes, iedziļināties datos un katram ieguldīt kaut kripatiņu enerģijas to uzlabošanā. Un šis ir barjerskrējiens. Kā jau minēju, esmu dzirdējis ļoti daudz un tēlaini izsakos tradicionāli 276 iemeslus, kādēļ mēs to nevaram izdarīt. Šajā gadījumā runāt, ieviest, aktualizēt, darboties par un ap Eiropas tematiku. Un tad šeit ir tādi 5 spilgtākie. Komplekss esošais mācību saturs, ierobežotas zināšanas, resursu trūkums, skolas un pedagogu prioritātes, kā arī sabiedrības gaidas. Un te arī ir vieta analoģijai ar barjerskrējienu. Barjerskrējienā sportistiem ir jāpārvar šķēršļi, lai sasniegtu finišu. Iedomāsimies šo. Mūsu skolēni ir sportisti, kuri ir gatavi sprintam uz globālā skrejceļa, kultūras izpratnes, informācija, pratības, pilsoniskuma un kritiskās domāšanas virzienā. Tomēr, ja mēs neiedodam rīkus un neiemācam paņēmienus, kā šos šķēršļus pārvarēt, mēs riskējam aizkavēt viņu pilsoniskumu attīstību. Un te ir vietā arī retorisks jautājums un doma vienlaicīgi. Demokrātija, cilvēktiesības, iekļaušanās un iespēju izmantošana ir mūsu mērķis. Tad kādēļ gan likt barjeras, ja paši raidām starta signālu? Un katru no šiem es gribētu apskatīt nedaudz tuvāk un piedāvāt arī vienu pieredzi, ko iespējams var arī pārņemt, jo noteikti, ka tas, ko es piedāvāšu, tā ir daudzsološā prakse, bet iespējams vērts ieskatīties un ieklausīties. Tad komplekss esošais mācību saturs varētu šķist nozīmīgs iemesls Eiropas tematikas neiekļaušanai, taču tieši šī kompleksitāte un plānošana mums sniedz lielisku iespēju un izdevību. Kolēģi, izmantosim to. Iekļaujot Eiropas tēmas dažādos mācību priekšmetos, mēs varam vienkāršot un arī kontekstualizēt mācību saturu, padarot to saistošu un tādu, kas ir bērniem un izglītojumiem kopumā atbilstoši. Un citiem vārdiem sakot, piedāvāt viņiem to, ko viņi jau pazīst. Un šeit piedāvāju jums vienu no idejām, jeb aktivitātēm. Šo aktivitāti sauc Democracy City, jeb demokrātiskā pilsēta, kur jaunieši savstarpēji sarunājoties veido tādu pilsētu, kurā visiem būtu labi, kurā visiem būtu iespēja gan pārvietoties, saņemt pakalpojumus, preces un piedalīties arī lēmumu pieņemšanas procesā. Un tik daudz spraigas diskusijas un intereses vienā telpā, jāatzīst, gaiss virmoja. Kā nākamo esam dzirdējuši, ka tās ir ierobežotās zināšanas, un tas ir visās pusēs. Ja mēs raugamies uz izglītības lauku kopumā, tad ir ļoti daudz iesaistītie spēlētāji, bet tādi būtiskākie ir skolēni, tad ir skolotāji un tad ir arī vecāki. Un, protams, arī visa vietējā kopiena kopumā. Ierobežotas zināšanas nedrīkst būt šķērslis, kolēģi. Tas ir sākuma punkts sarunai, kopīgai pētīšanai un jāatzīst arī ļoti daudziem savstarpējiem es sapratu brīžiem. Kolēģi, nebaidieties, jo viņi arī baidās no iedziļināšanās, jo tad nonākam pie tā, ko briti mēdz saukt par learning on the edge, jeb tās iekšējais pārdomu brīdis un arī tās idejas, kuras ir sasniegtas, ir tik ļoti pārsteidzošas, kas liek apstāties. Un tāpat, kā skolēni mācās, tā mācās arī skolotāji, un izglītības skaistums slēpjas tās nepārtrauktajā attīstībā, un Eiropas tematikas aptvēršana var būt arī kolektīvs mācību ceļojums. Un lūk, arī šeit mana pieredze piedaloties kolektīvā mācību ceļojumā kopā ar skolēniem
darbojāmies un meklējām veidus, kā mēs varam kopīgi, paši mēs savā izglītības iestādē stiprināt starptautisko dimensiju. Mēs to darījām labā laikā, kā redzams, mēs to darījām ārā, mēs to darījām kopā. Un, protams, pirms tam bija ļoti plašs plānošanas darbs. Kā nākamais? Resursu trūkums. Šo noteikti esam dzirdējuši. Mums nav nekā. Es atceros savu bērnību, kad kopā ar sētas bērniem mēs spēlējāmies svaigi atvestajā malkas kaudzē un iedomājamies, ka esam vai nu gaisa kuģu vadītāji, vai arī izklēdējāmies dažādos citos veidos, un šo domu ņem sev līdzi, jo tā paver iespējas radošumam. Un resursu trūkumam nav jāaptur progress, un, kā saka, izaicinājumos plauksta radošums. Tiešais platformas atvērtā pirmkoda materiāla un sadarbības iniciatīvas var efektīvi aizpildīt resursu trūkumu, un mūsu skolēni, kā uzsver pētnieks Marks Prenskis, ir digitāli iezemieši, un par laimi mums ir internets, kas ir mūsdienu ekvivalents pasakās aprakstītajam Aladina paklājam. Kopīga kolektīvā izpēta maltīta ar franču konditorijas izstrādājumiem, pētot franču kultūru vai jebkuru citu kultūru, vai pat Beatlu koncertu apmeklēšanu, tas paplašina redzesloku. Un šeit mēs varam likt iekšā arī sarežģītākas tēmas un arī citas variācijas, kā piemēram simulācijas izspēles vai kāda cita veida darbības, kas pirmkārt rosina emocijas, jo mēs skaidri zinām, ka 3 pamatelementi, kas nodrošina jēgpilnu mācīšanās procesu, ir skaidrība, uz ko mēs virzamies, otrkārt tās ir emocijas un visbeidzot arī tādi rīki, kas tiek piedāvāti skolēniem, kas viņiem ir saprotami un arī noderīgi. Un šis viss process notiek tepat klasē. Visas šīs minētās aktivitātes var notikt arī ārpus klases telpām. Un jāatzīst, tehnoloģija iekļaušana izglītības procesā prasa zināmas enerģijas daudzumu. Tomēr, jāatzīst, tas, protams, ir arī ļoti aizraujoši. Un šeit tikai mazam ieskatam, ar ko sākt. Es esmu pārliecināts, ka šīs 3 mājaslapas, kuras esmu iekļāvis, kas ir Eiropas Savienības māja.lv, Eiropas kustība LV un Eiropas Savienības mācības stūrītes, jūs skaidri zinat un atceraties, bet dalieties ar kolēģiem un stāstiet par to, ka šeit jau ir sagatavots materiāls. Svaigi salīdzinoši nesen izveidojām atbalsta materiālus pedagogiem, lai varētu integrēt Eiropas Savienības jautājumus. Un, kā izrādās, gan dizainā un tehnoloģijās, tāpat matemātikā, sociālajās zinībās un vēsturē, visos mācību priekšmetos ir iespējams veidot tiltu uz Eiropas jautājumiem, jo, kā izrādās, jā, mēs esam daļa no šīs Eiropas kopīgās politiskās, sociālās un ekonomiskās ekosistēmas. Vēl daži pieturas punkti, piemēram, skolu un pedagogu prioritātes. Un skolas un skolotāju prioritātes ir atkarīgas no mums pašiem. Ja atceramies, 2 pamatlietas ir skola autonomija un pašas skolas izvēles, kāds tad ir tas mērķis, kādā virzamies. Tādēļ, mīļie kolēģi, jūs varat būt tie karoga nesēji un arī tās balsis, kas dodas pie skolas vadības, kā mēs dzirdējām, ka ir iespēja un tas notiek, un stāstiet, ka tas ir svarīgi, jo kā nu bija senajā teicienā par to, ka 100 reizes atkārtos, tad cilvēks sāks noticēt kādai konkrētai idejai, tad līdz ar to runājiet un atgādiniet par sevi. Eiropas tēmu integrēšanu var saskaņot ar plašākiem izglītības mērķiem, to vienlaicīgi bagātinot skolēnu perspektīvas un kritiskās domāšanas prasmes, un visa pamatā, kolēģi, ir plānošana. Un šeit ir tikai dažas iespējas, kādas jūs varat apzināt, izvēloties tematus, kur piemēri ir doti Eiropas līmenī. Tas var būt gala produkts, jeb darbs, ja tas ir projekta darbs, tad noteikti var būt kāda reģionālā vai arī Eiropas perspektīva. Tāpat arī vērtēšanas rīku izvēle, kādus jūs piedāvāsiet, un jūs varat piedāvāt arī tādus, kas nav izteikti ierasti Latvijai un tā tālāk. Bet kas ir būtiskākais, ka, kolēģi, jūs plānojiet savu darbu. Un projekts Skola 2030, manuprāt, ir skaidrā vārdā nosaucis vienu ļoti būtisku lietu, kas ir, kurai būtu jābūt katra pedagoga rokas somā, tā ir atpakaļvērstā plānošana. Tātad, ko mēs iemācīsimies, kas liecinās par to, ka skolēni būs iemācījušies un kādi soļi tiks spērti. Un tad šeit jums ir vieta, jūs jau esat tie mācību procesa diriģenti un jūs ņemat līdz orķestri, kas ir jūsu skolēni, un kopīgi jūs arī šo veidojat. Sabiedrības gaidas un
Skaidrs tas, ka mūsu sabiedrība piedzīvo acīm redzamas pārmaiņas, kur notiek pārēja no faktoloģiskām zināšanām kā vērtības mēra. Tātad zinu labi, zinu formulas, protu reizrēķinu, varu noskaitīt jau iepriekš minēto 279 gada skaitļus, bet jautājums, kolēģi, tāds, vai tas ir tāds vērtības mērs. Tā noteikti ir nozīmīga daļa no kompetences, bet viennozīmīgi ir būtiski, lai ir arī prasmes, kā to lietot. Un šeit man kā vēsturniekam šajā kontekstā šķiet ļoti simpātisks stāsts par padomju perioda zinātni un skatuves mākslu, kur abas divas atsevišķi bija ļoti, ļoti augsti attīstītas. Bet tajā pašā laikā radošums un radīšana izpalika. Lūk, un tad šeit, kas ir ļoti būtiski, kolēģi, sagatavojot skolēnus globālajai pasaulē, mēs sniedzam viņiem prasmes un ieskatu, kas pārsniedz tūlītējās cerības. Proti, mēs viņiem dodam starta kapitālu, ar ko viņi varēs strādāt tālāk. Nu, lūk, un kā viens no piemēriem, ko es vēlos ar jums padalīties, ir pagājušajā mācību gadā skolā, kurā strādāju, organizētā humanitāro mācību priekšmetu un zinātnes mācību priekšmetu apvienotā izstāde, kur mācību gada garumā skolēni izstrādāja projekta darbus un attiecīgi projekta darba ietvaros tika izveidoti plakāti un pēcāk viņi dalījās. Un kas ir būtiskākais, mēs piedāvājam iespēju katram izvēlēties, par kuru valsti jaunieši vēlas stāstīt. Un šeit arī varat redzēt mazus īsu filmētu materiālu. Un šeit ļoti būtiskas lietas savijas kopā. No vienas puses tā ir vecāku iesaiste, no otras puses jaunieši minēja to, ka viņi jutās droši, pārliecināti. Viņi nebija gaidījuši, ka būs tik liela interese. Un kā viena no dalībniecēm atzīmēja, es šodien šajā dienā prezentēju 23 reizes. Un tad es jautāju, ar ko atšķīrās katra nākamā reize. Viņa teica, es kļuvu profesionālāk. Un šeit, manuprāt, tas būtiskais, ko mēs paņemam līdzi no šī, ir tas, ka mēs dodam iespēju jauniešiem stāstīt un runāt par to, kas viņiem ir svarīgi. Mēs iedodam viņiem instrumentu, mēs iedodam viņiem rāmi, un mēs piedāvājam tādas iespējas, kādas iespējams paši savā mācīšanās procesā līdz šim neesam paši apzinājuši. Un mēģināsim doties uz priekšu. Jā, varam doties uz priekšu? Varbūt jā, varbūt nē. Labi, katrā ziņā domājot par to, kāda varētu būt iespējamie risinājumi un kādēļ būt patiesībā skolēnam, tas ir svarīgi. Iedomāsimies Eiropas tēma integrācija skolās kā dārgumu meklēšana skolēniem un viņu prātiem. Un katrs pavadiens, ko viņi atklāja par Eiropas vēsturi, kultūru un vienotību, ir kā vērtīgs dārgakmens viņu izziņas kolekcijā. Izzinot dažādu cilvēku kopienu valstu pieredzes stāstus, mūsu skolēni paplašina savu redzesloku. Un šie dārgumi nav tikai spīdīgi piekariņi, bet tie ir rīki, kas mūsu skolēniem ir nepieciešami, lai viņi būtu pārliecināti, kompetenti un veiksmīgi pilsoņi un veidot sadarbības pār robežām un attīstītos ļoti strauji mainīgajā pasaulē. Tādēļ mans novēlējums jums un arī atgādinājums sev ir iedot mūsu skolēniem šos nenovērtējamos zināšanu un izpratnes dārgakmeņus un neaizmirst arī iedot rīkus, ar kuriem viņi var ar šiem dārgakmeņiem strādāt. Tās ir prasmes, ar tiem gudri rīkoties. Un šeit jau arī tādas 5 virzības attīstības zonas, kuras pavarās, ja mēs dodam iespēju skolēnam apzināties to, ka mācīšanās process, to, ka dzīve, to, ka aktivitātes, tas, ko viņi dara, tas nav tikai vietējs, tas nav tikai viņu process, viņi ir daļa no kopīgā lielā mehānisma. Tad šeit ir runa par kultūras izpratnes un tolerances veidošanos, izpratni par globālo pilsonību un tās īstenošana, līdzdarbojoties un piedaloties, kritiskā domāšana un analītiskās prasmes, apzināt līdzdalību lēmumu pieņemšanā un izpratni par starpkultūru sadarbību. Un šeit, kolēģi, es esmu jums arī sagatavojis mazu mājas darbu un apsolu, ka nebūs jāiesniedz vai jāizstāst, bet pusdienu pārtraukumā atrodiet kādu, ar kuru jūs vēlaties aprunāties. Protams, es kā pedagogs šobrīd ieslēgšu bīstamāko ieroci, kas ir radošums, kādu, ar kuru līdz šim vēl neesat runājuši, bet tas nav obligāti. Un aprunājieties par to, kādas tad ir jūsu barjeras.
un kā jūs tās esat pārvarējuši. Jo savstarpēji sarunājoties, mēs noteikti varam atrast tādus veidus, kas ļauj pirmkārt sasniegt katru skolēnu, un otrkārt kopīgi virzīties uz to pašu būtiskāko un to pašu esenci, kas ir vienotību dažādībā. Lūk, paldies par uzmanību!